Čau visiem! Mans vārds joprojām ir Armands Simpsons, un draugi, šis būs mans motu stāsts. Armands Simpsons motu gan kontekstā, gan ģimenē, gan komandā beidzot ir motu. Personīgi man, kā Armandam Simpsonam, motu trenerim, motu programma, motu nodarbībās kopā ar jauniešiem, es priekš sevis šodien sāku nozīmēt daudz vairāk nekā Armands nozīmē jauniešiem. Es no jauniešiem paņemu priekš sevis daudz vairāk nekā es viņiem iedodu. Motu treneriem visiem šī ir ļoti vērtīga personiskā pieredze. Katra motu nodarbība nav noslēpums, ir pilnīgi atšķirīga. 2 vienādas klases, 2 vienādi jaunieši, 2 vienādas motu nodarbības nav bijušas un nebūs, aizmirstiet. Bet šobrīd stāvot klases priekšā ir tik kolosāla sajūta redzēt sevi viņu vietā un atcerēties, kāds ir Armands bijis 13, 14, 15 un 16 gados. Un ticiet man, pagaidām nevienam no mūsdienu jauniešiem nav izdevies pārsteigt Armandu kā motu treneri, kāds ir bijis viņš 15, 16 gados. Tas, ka Motu Latvijā šobrīd ir Latvijas izglītības vidējo mācību iestādēs jau 10 gadus, es saku, ka tas ir tikai sākums. Gluži tāpat kā kaut ko vērtīgu, mēs uzreiz to par vērtīgu neuztveram. Tas kļūst vērtīgāks ar katru nākamo pieredzes gadu, ar katru nākamo skolu, ar katru nākamo skolēnu. Piemērs, ja jūs atradīsiet Āfrikā kādu dimantu, viņam nebūs karātu. Karāti un dimants kļūst vērtīgāks tikai tad, kad tas tiek slīpēts. Un mots ir, es domāju, tikai sava dimanta vērtības pirmsākumā. Ja man būtu cilvēks, tad tas būtu Armands Simpsons viennozīmīgi. Bet, ja nopietni, ja motu būtu cilvēks, tad tas būtu, vismaz es to redzu, un gribētu, lai redz arī jaunieši, tāds cilvēks, kurš ir savējais, kurš domā pa savējam, kurš runā pa savējam, un kurš spēj arī atbildēt pa savējam, no kura nav bail. Tas ir tavs labākais draugs, gan tad, kad tev ir labi, gan tad, kad tev nav labi. Nākamajiem 10 gadiem mans novēlējums motam būtu joprojām izturiet mani. Visām skolām, visiem jauniešiem neatsakieties no manis. Ja jūs to darīsiet, tāpat es ienākšu pa durvīm vai ielīdīšu pa logu iekšā. Ticiet vai nē, no manis jūs vaļā netiksiet. Bet lielākoties, laikam man gribētos lielāko novēlējumu veltīt un vērsties pie vecākiem. Mots nāk, mots aiziet. Motu iespējams kāds atcerēsies, par motu lielākā daļa aizmirsīs. Bet izstiepie saraujies, viss sākas mājās. Un man gribētos, lai motu ir arī vecāki. Drosme man nozīmē īstenībā diezgan vienkārši, bet tas ir ļoti grūti izdarāms. Būt pašam sev.